Es esmu uzaugusi Ludzā, visu savu bērnību pavadīju tur. Man ir diezgan liela ģimene, arī daudz radu visā pasaulē. Gan Francijā, gan Krievijā, gan Polijā, gan Anglijā. Un man ir māsa vecāka par 10 gadiem un arī brālis vecāks. Māsa šobrīd dzīvo Norvēģijā, viņai arī 3 meitiņas ir manas krustmeitas, starp citu 3 veselas, viņām sveicieni. Un, bērnība kā jau bērnība, jautra. Arī kokos kāpāt, ja paslēpas spēlēt? Nē, īstenībā es biju tā bailīgais meitenes. Man nepatika kokos kāpt. Lasīja grāmatas vai ko vairāk? Es arī dziedāju daudz bērnībā, gan bērndārzā, gan koros, gan popgrupās, gan, ko es vēl darīju, spēlējos. Es domāju, klikšķi uz mūziku nebija vispār nekad. Man liekas, es piedzimu un tad jau vienkārši klikšķis, jo Dieviņš man jau ielika un pateica, ka Guna, tev ir jādzied un tas ir tavs. Un es domāju, vienkārši tagad, esot tajā fabrikā, es to sapratu, ka tiešām tas ir jādara un ka tas ir mans. Rīgā esmu gadus 2,5. Tagad jau būs 3. gads manā augstskolā, mācos par farmaceitu. Man principā patīk šī profesija un es domāju, vecumdienās būs ļoti jauki strādāt, jo viņa ir diezgan mierīga, tāda jauka profesija diezgan un arī attīstoša. To vidējo posmu esi iecerējusi pavadīt kā dziedātāja? Tomēr jā, es esmu iecerējusi pavadīt savu dzīvi kā dziedātāja. Es ceru, ka izdosies. Pat ja es nebūšu pati kā dziedātāja, bet es gribu saistīt kaut kā sevi ar mūziku, vai mūzikas producēšana, vai pasniedzēja vokālā, vai nezinu, kāds mentors vēl kādam cilvēkam, jā, jo tas ir mans un es gribu tiešām vienreiz dzīvoju, tāpēc es gribu saistīt tomēr ar mūziku sevi. Kāds pašai ir tuvāks mūzikas stils? Visvairāk man patīk hip-hops, R&B, kaut gan es nerapoju, varbūt bišķīt mājās, tušā. Bet īstenībā man patīk ļoti daudzveidīga mūzika, neatkarīgi no žanra. Tas vairāk ir atkarīgs no dziesmas. Ja man uzrunā dziesma, tad tas nav svarīgi, kāds žanrs tas ir. Man patīk arī roku dziedāt, jā. Tad, manuprāt, tad var labi izpaust balsi tā, gan uz augšņām, gan apakšņām, tā spēcīgi. Man patīk dziedāt spēcīgas dziesmas. Tādas kā Show Must Go On un Līva dziesmas man ļoti patīk, jā. Un vai arī pat tā kā raksta dziesmas, vai doma pievērsties rakstīšanai? Šobrīd man ir uzrakstītas tikai 2 dziesmas, bet es noteikti vēlos rakstīt dziesmas, un es domāju, ka man tas izdotos. Kaut gan neesmu mācījusies mūzikas skolā, bet vēlos varbūt paņemt kādu pedagogu vai pamācīties tomēr tos pamatus, jo tas ir noderīgi un tas ir vajadzīgs mūzikā. Tad arī rakstīt dziesmas. Vienīgais man ir problēma ar tekstiem. Tas gan es labprāt gribētu, lai man kāds iedod tekstus, un tad es virsū uzlieku mūziku, un tad man forši. Tās dziesmas, ko es esmu atcerēju, pirmā dziesma bija laikam 10 gados. Viņa bija diezgan drūma, visādiem drūmu liriku, bet melodija diezgan smuka un cilvēkiem arī patika, tas ir forši. Šobrīd man patīk Ieva Kerēvica. Manuprāt, viņai ir ļoti tāda spilgta, spēcīga balss. Vēl man patīk atmodas laiku mūziķi. Tie ir Līvi, Pērkons, Olga Riecka, Ieva Akurātere. Man patīk tā mūzika, man patīk tā ideja tajās dziesmās, man patīk par brīvību, jo es pati esmu Latvijas patriote. Un vēl man patīk Per, jo viņi ir ļoti tādi atraktīvi un viņi ievieš, man liekas, kaut ko jaunu Latvijas mūzikā tieši. Īstenībā ir daudz foršu mūziķu Latvijā, kas mēģina mainīt kaut ko uz labu un paaugstināt to līmeni. Un ar ko tu gribētu kopā uzstāties uz vienas skatuves? Ņemot vispār? Jā. Mans lielākais sapnis, ar ko es vēlētos uzstāties, ir Beyoncé, jo viņa ir mana vismīļākā dziedātāja. Viņa ir tiešām brīnišķīga visos rakursos, un viņa ir harizmātiska, viņa ir lieliska balss, viņa prot uzstāties, viņa atdod sevi skatītājiem maksimāli forši.
kādi ir tādi nākotnes plāni? Oi, par nākotnes plāniem runājot, grūti pateikt. Es domāju, ka es tuvākajā laikā vēlos pabeigt mācības. Tad es vēlos braukt uz ārzemēm un tur arī turpināt mācīties. Bet, ja saistībā ar mūziku, tad es domāju, kā Dieviņš lems, tā arī būs. Un, ja būs iespēja, tad noteikti dziedāšu. Bet visvairāk es vēlētos dziedāt tieši grupā, meitiņu, kāds trio. Un tas būtu ļoti, ļoti forši.